Tas bija privāti īpašums, kuru pa 15 000 pārdeva pašvaldībai. Sēžot mājās, es sapratu, ka ir jau pagājis puse no oktobra, un mums ir palikušas pēdējas nedēļas, lai baudītu tik smuku laiku apkārt. Bet pirms kaut kur doties ir jautājums, kur tad braukt? Es paņēmu un izrakstīju visas vietas, kur es vēl neesmu bijusi, un kur var baudīt skaistu zelta rudeni, un šeit nu es esmu. Un, protams, mēs esam atbraukuši uz Lielvārdi. Pilsētiņa pati par sevi nav liela, taču viennozīmīgi ir vērta, lai atbrauktu. Esam atbraukuši uz pirmo vietu apskatei uz Lielvārdas parku. Nezinu, kā jums, bet man patīk, kad parks ir tāds pa pusēm mežs, varbūt nelīdz galam sakopts ar dažādām mazām taciņām, un, protams, daudz kokiem apkārt. Tieši šajā parkā atrodas Andreja Pumpura muzejs, Dižakmens un skulptūra dārzs, kur apskatāmi 16 tēli no Pumpura eposa Lāčplēsis. Visvairāk man patīk šī skulptūra, kas atgādina suni. Esam atnākuši līdz Lielvārdas mūra pilsdrupā. Iepriekš šajā vietā 13. gadsimtā tika būvēta koka pils, bet tā nodega un viņas vietā tika uzbūvēta jauna. Pils bija vairāk kā cietusi karu darbībā un atkal atjaunota, bet kopš 17. gadsimta sākuma ir drupu stāvoklī. Senās pilks sarktorņa vietā mūsdienās ir atrodams mīlestības kalniņš. Un tālāk devāmies caur Lāčplēša skvēru, kas atrodas blakus parkam, apskatīt Rumbiņu ūdenskritumu. Pēc mierīgas laika pavadīšanas pie ūdens šalkoņas pabraucām ap 2 kilometriem uz Rīgas pusi un nonācām uz īpašu vietu. Aiz manis atrodas Uldavana pils. Šī celtne reprezentē to, kā agrāk izskatījās latviešu celtās pilis. Dažus gadus atpakaļ tas bija privāti īpašums, kuru pa 15 000 pārdeva pašvaldībai. Dotajā brīdī, diemžēl, kā jūs redzat, uz pili tikt iekšā nevar, bet to var apskatīt no ārpuses. Vai es biju bēdīga?
protams, jo šī pils bija viena no galvenām Lielvārdas pērlēm, ko es gribēju apskatīt. Taču viss, kas notiek par labu, un tas nozīmē, ka uz Lielvārdi es vēl atgriezīšos, lai apciemotu šo vietu, jo no malas tā izskatās tiešām iespaidīgi. Ceru, ka būs pieejams arī kāds gida pakalpojums. Pēc neliela apļa izmešanas apkārt pilī devāmies uz Rembetes parka galveno daļu, kas atradās pāri ielai. Dotais parks jau ir daudz mazāks, un tās veidojies ap bijušo Rembetes mūžu. Parka teritorijā ir atrodama neliela saliņa ar skatuvi un arī goda krēsli slaveniem Lielvārdas iedzīvotājiem. Tā kā Lielvārdē mēs apciemojām gandrīz visas vietas, kuras gribējām, izdomājām pa ceļam uz mājām iebraukt Ogrē un pastaigāties pa Ogres upes promenādi, kas šajā laikā ir vienkārši neaprakstāmi skaista. Saulains laiks un zelta koki apkārt radīja tiešām burvīgu atmosfēru, un šī pastaiga vieta tagad ir viena no manām iemīļotākajām Latvijā. Tikai paskaties, kādas negaidītas Latvijas iemītniekus mēs sastapām. Nu, ko esmu jau Rīgā, esmu paķērusi karsto šokolādīti siltākam vakaram, ir ļoti smūgs saulriets, un tad jau līdz tikšanai nākamajā reizē.